Sveiciens! Šodien esmu šeit Boatshopā. Krists ir uztaisījis tādu vienu mazu akciju. Kā izvēlēties dzinēju vai kā izvēlēties laivu. Pastāstīšu un parādīšu no savas pieredzes, kā es esmu maziem solīšiem audzis līdz konkrētai laivai vai līdz konkrētajam dzinējam. Un varbūt tās pēc tam jau tālāk aizies uz lielākiem, kamēr nonāksim droši vien kā līdz Krista laivai un līdz Krista dzinējam. Iespējams, kā tas būs vērtīgi tie, kas domā un apsver, sezonu makšķerēšana iet uz beigām, bet tie, kas apsver domu iegādāties laivu un viņam vēl klāt piepirkt dzinēju, tad šis noteikti video tev būs vērtīgs. Tā, šitā ir manējā laiviņa, kas ir 3,25 garumā. Ražotājs viņai Dulkans, Latvijas ražojuma laiviņa. Un rekur te man vēl viena iekšā laiva ir, kas ir 2,90. Un tūlītās viņu mēģināšu piepumpēt. Un tad pastīsimies, kāda ir atšķirība starp 3,25 un 2,90. Tu man vari palīdzēt to laivu izcelt ārā? Es zinu, kā tāds diezgan liels nīkuls esmu. Ņem, turēs tā, tur. Jā, labā! Un tā, visu liekam zemē, būs labi. Ar šo laivu es pats esmu peldējis pēdējo reizi. Neatceros, kad īstenībā. Beidzamo reizi mēs peldējām. Šito laivu bija iedevis sievietēm, savam sievai un meitai. Un tad mēs pa lielo juglu, man liekas, nopeldējām beidzamo reizi. Tā ir šķiet pēdējā reize, ka viņa tika vispār pumpēta, un tas ir kā 3 gadi atpakaļ. Šitās laiviņas, mana izvēle par 2,90 savulaik bija tāpēc, ka es viņu viens pats varu pacelt. Tas ir galvenais nosacījums, kāpēc man ir 2,90 laiviņa, bet nav kaut kāda 3,20 bijusi pirmā laiva. Šī ir mana pirmā piepūšamā laiva, un 2,90 es viens spēju pacelt. 3,20 es vairs nespēju pacelt. Šitas ir baigais jociņš, tagad taisu vaļaus gatavs ūdens iekšā ir. Es tā diezinu, kāpēc ūdens man te iekšā ir, tā tīri nevajadzēja būt. Parasti jau zini, kā es cenšos izžāvēt, varbūt tās noliku, pēc tam izžāvēšu, un tā man viņa arī palikusi ir. Labi, skatīsimies, kas man no visu šitā sanāk. Pārbaudīsim uz izturību Dulkāniņu. Īstībā man reāli besīja ārā visu laiku tās laivas likt kopā. Tad, kad tu aizbrauc uz copi, tas prasa diezgan daudz laiku. Un vēl kas ir, tad, kad to laivu liec kopā, tad parasti pirkstus iespiež pirkstus, kas ir ļoti pretīgi. Tūlītās redzēsiet, kā tas notiek. Es pat nezinu, kurā vietā, bet kaut kur man ir stāvējis, un tas čehols ir izbalējis. Kāpēc viņš ir izbalējis? Grūti teikt, kur es viņu esmu nolicis tā, ka viņš man ir pabalējis. Nu tad šitā te drint, mēģini te visādi. Tu arī zini par asiņainiem pirkstiem, jā? Es tikko saku, vai šitais te pretīgums. Pagad, vēl ir silts, vecīt, oktobra beigas. Tas bezīgi. Jūs čaļi, kad aizbraucam uz Liepāju, no rīta liek tai vēsumā, zini kā laivu, un čalis vienkārši atnāk ar tām rokām tāds gandrīz patiešām zili. Viņš saka, man vairs nav apetīti vispār pat ūdenī braukt. Vai ne? Un es arī to pašu bļovis un vienmēr viņu tur krāmēju klārku, un tad tu nevari. Un tad šitas vēl ir, vecīt, šitas ir tikai grīdu lieku iekšā, bet ir vēl viena fīča. Tūlīt pēc brītiņa. Ir tas brīdis, tad, kad... Tagad ir tas brīdis, zini, kā saliku visu, un tagad viņu vajag šitā smuki šitā ieliek iekšā, un tad ir tā klak. Tu pilnīgi garām visu savienot. Klak? Nē, tūlītās būs, viss kārtībā. Kas tur ir? Kas tur ir? Nesagāja? Nesagāja. Nē, nekas, tūlītās mēs viņu... Jā, tūlītās. Kristu izbeidz, nav tik traki. Kurā vietā tad viņš te man aizgāja? Labi, tūlītās saliksim tā, lai būtu taisni. Vēl pretīgākais, ja tā grīda vēl tāda puslīdz pretīga, tad vēl ir pretīgāka lieta. Par pretīgo grīdu ir vēl šie te alumīnija štrunti, kurus vajag knak, lai tā grīda vienkārši tā te nestaigā peldot. Un tad šito vajag ielikt. Un ir viena fīča, ko viņi paši uz galda dara. Viņi pamet apakšā, lai pirkstus nevajadzētu spiest, pamet apakšā airi. Tad šitiem puslīdz ir taisnas viss. Un tad viņu vajag šitā te klak un uzliekās viņš virsū. Šitā te airi paņem ārā. Un tieši to pašu izdara otrā pusē. Nu, lūk, tagad abās divās pusēs tas viss ir salikts. Airi var pamest nost.
Un šitas viss ir, tad, kad iemanās, tad jau vairāk tas viss nav tik sarežģīti un to var jau zibenīgāk visu izdarīt. Un tagad paliek tikai tas, ka jāpumpē. Es parasti rekur šitādu. Man nekad nav bijušas problēmas ar parasto kājas pumpi un arī savu laivu. Es pirms laišanas ūdenī parasti piespiežu, paskatos, kas tur ir, kas tur nav, un uzpumpēju ķīli. Drusītiņa aizelfos. Ja man ir tāda iespēja, es droši vien šoreiz izmantošu viņu. Nepautošos ar kaut kādu parasto kājas pumpi, bet izmantošu rekur elektrisko pumpīti un uzpumpēšu ātri laivu. Drrrk, un gatavs. Tikko rekur Werners stāstīja par laivām, ka viņām ir iekšā šeit balonam tas sadalījums. Viņas salīdās, priekšējais balons ir un 2 aizmugurējie baloni. Un ir jāzina, kā ražotājs ir paredzējis pumpēt no kuras puses, un tur ir zināma loģika ir. Jo tas balons varētu būt ielīmēts šitā vai arī šitā. Un ja tu pret līmējuma vietu, tad viņu vienkārši spiež ārā, iekšā balonā. Un tad varētu būt, ka no tam balona sienām viņu plēš nost. Baigā fīča. Es šito gan nebiju iedomājies, ka ir kaut kāda tur atšķirība. Man neviens pērkot laivu, ne to laivu, ne šito laivu, to neviens nestāstīja. Bet varbūt tas tāds, šitam varbūt tas modificēts jau iekšā. Grūti pateikt, es nezinu. Ja jums ir viedoklis, pasakat man arī. Tā, kur tas ventīls ir? Es sākšu no priekšas. Šie ventīļi gan ir baigā fīča. Zini kā, tiem, kad ir bijuši Krievu laivas, kuras skrovi vērā, tad šitās te ir vienkārši klārk, viņam piespiež un ir. Šitā te uzgriezi virsū un viss slēdz iekšā un pumpē. Arī reku šitam pumpim tieši tāpatās. Šitās baigi lielās plēšas, man viņām diezgan ātri uzpumpējās. Bet, es saku, es izmantošu šoreiz šo variantu, kur te slēdzīts viens mirklis un tūlītās būs uzpumpēts. Un te mums paliek ķīlītis. Viss ir. Tagad varēs ar vējiņu lidot. Un forši pasties šitā te. Es saku, tie, kas ir Ufimkā bijuši, ja man Krists prasīja, rekur tur prasīja, kāda man evolūcija bija, man tak bija Ufimka, nē. Ufimka bija, 21 ar piepūšamo grīdu. Un tie, kas ir baudījuši Ufimku, tad šito te zinās, ka te ir plārk tik ērti tas viss. Šitā te skaties ventīļus tev aiztais ciet. Un šitien arī aiztais ciet. Viss. Jālaiž iekšā. Pasties, ko es te atradu. Tioga. Šitā ir Tioga, Lucky Johna. Palikusi. Redzīt, kā apēsta skaisti. Kur runā, ka zibens nespēr vienā vietā, tad man ir šitais viens airis. Viņš ir 2 reizi nolūzis. Pirmo reizi noairējot aizķērās aiz akmeņiem, glak norūzi un pēc tam otro reizi vēlreiz. Pasties, te viņš tāds forši jau un apdilds ir visi kārtībā jau piestrīcēts. Jāliek visu laivai. Šitien arī bija tā, ka šī bija viena no pirmajām un asiņainākajām reizēm, tad, kad es ielaidu laivu ūdenī un es peldēju pa upi ar viņu. Un mēs kopā ar kaimiņu peldējām un ūdens bija zems. Un šīs laivas īsti ar cieto grīdu nav pa seklām upēm paredzētas, jo viņām ir tā cietā grīda un ja trāpās akmens virsū, viņa momentāli spiež iekšā. Tāpēc ir paredzētas laivas upēm ar mīkstām grīdām, kur tu vari akmeņiem un visiem šķēršļiem pārpeldēt pāri. Tikko kā ir šitās malas, šitas visi pa akmeņiem nodragāts. Un te bija kaut kur arī aizmugurē, rekur šitien. It kā nebūtiska vieta, bet pa šeit reāli ūdens sūcās iekšā. Tagad? Jā, šitā ir tā vieta, pa kurien sūcās ūdens. Te vajadzētu arī viņu visu man pārlīmēt. Šitās vietas. Un tā ir. Šitien vienkārši bija brutāls caurums, uzbrauc uz akmens virsū un mēģināja šitā ding, nolikt lejā un plārkšu un izspieda. Tā bija pirmā vai otrā reize, ka ielaidu. Es te kaut ko esmu palaidis garām jau. Kas te notiek? Te pasties, kur ir uzlikts jau virsū. Es tur piegriezumiem, atkal kaut ko nofilmēju. Tu kaut ko nofilmēju? Bija interesanti, bet viņiem tur lejā ir spārniņi, tur vienkārši tur... Jā, dzirdēt par tiem spārniņiem ir tā, ka viņš negriež tik precīzi, perfekti līdzi. Bet viņš taisni lido noteikti. Bet apstīsimies. Tā. Ernsts teica, ka viņš palīdzēs aiznest. Nebūs. Šito zini, tad, kad es peldēju pa upi, kas man bija viņa paredzēta, peldi pa upi priekšā baļķis, tad tu viņu izcel ārā un pārnes, Kaut kā tā.
O, tas ir labi. Nu, tikai tik daudz. Redzi, jāceļ ir pareizajos leņķos. Atā! Nekas tūlītās ielaidīšu es savējo mazulīti 2,90 ar piečuku. Tev tur piečuks arī ir sagatavot? Ir. O, vecī, Piečuks mums šodien ir galvenā. Tu varēsi uzkāpt uz piečuka 2,90 un iegriezt ručkā. Es nevarēšu, bet ar tevi viņš klisēs visdrīzāk. Lieliski, ka šeit blakām ir Hesburger, es zinu, ka atnāca vismazām. Kaut ko dzērieniņu nopirki. Vai gribējās kaut kā kafiju iedzert. Iedzeršu kafiju. Uzliksim no sākuma virsū elektromotoru. Manai laiviņai šīs motors ir bijis virsū. Šīs motors stāvēs šitien virsū. Man ir vairākas epizodes, kur es esmu Lielaucis ezerā, tad es esmu Enguris ezerā tieši ar šo motoru. Tā kā viņš jau man ir iztestēts, es esmu ar viņu arī Daugavā peldējis iekšā. Tā kā uz šīs laivas man viņš ir notestēts, tur apmēram viss ir skaidrs. Jāapmēģina uz mazākas laivas. Būs interesanti, vismaz priekš manis. Nezinu, kā priekš jums, bet priekš manis tiešām interesanti. Akumulātori jāuzliek, uzliksim akumulātoru virsū. Nu, šitas gan viss ir ļoti te ērti. Ot šitā. Garu pagrinātāju. Un ar elektrovadu vai nebraukādi? Jā, var arī tā. Tā. Tā no sākuma uzliekam sakarnieku. Pēc tam uzliekam virsū spēka kabelīti. Kaspar? No? What is this? This is tas ir. Tas te viņš rāda arī ātrumu tev vai kas? Te visu rāda. Ātrumu, tak viņš nerāda GPS. Rāda. Nemūl. Nopietni, visu rāda. Tagad vēl ieslēgts vēl. Bet visu viņš rāda. Tā! Jāsaprot, kā te iekārtoties. Zini, kā bez pieraduma mazākā laiviņā. Jāsaprot tas ir, ka šī te laiviņa, viņa ir mazāka. Arī vienam iemesls, kas viņai mazāks, ir balonu izmērs. Es nezinu, cik viņš tur bija. Es neesmu tam iedziļinājies. Starpībās, bet tie baloni paši pa sevi druscītiņi mazāki. Tā, tūlītās izbrauksim ārā, lai varētu saprast, cik viņi ieriet ātri. Nu ko, šito mazulīti mēs kabinam nost. Viņš ir iztestāts, izbraukts. Tā kā viņu mēs vairāk nelietosim. Tagad liks virsū, nezinu, 2,5, 5, kaut ko tam līdzīgu. Bet kuram liks virsū šitam vai tā manam? Bet laikam uz manējās tomēr, uz manējās laiviņas 3,20, Krists pierunās uzlikt tomēr to 20-nieku. Pastīsimies, kā tad tas lidos. Vai tiešām viņš lidos bišķiņ ātrāk vai nelidos bišķiņ ātrāk? Manīsim. Tā, šitam te kur man te ūdens tak iekšā, blin ar ārā. Nezinu, pa kurien viņš tek, viņš pa šeieni tek, viņš pa turieni tek, pa caurumiem tek. Te nes, kāpēc ūdens saticējis. Nu jā, tā ir. Tā, labi, ne pa to stāsts ir. Ūdeni mēs līdz dabūsim ārā. Tā, ir. Skaties, čenkš, uzliekam virsū. Pankš, redzi, uz lēpas virsū. Tvinkš, šitos te mēs divus rekord tūlītās atskrūvē vaļā. Tā, mišku pamaz atskrūvē vaļā. Un nekabinās. Vai gribēju notpontot, vai ne? Sanāca man viss. Nu tā, tagad gan jābūt ir. Ači. Viss ir nost. Mādas melnas. Ači. Jā, parādīšu. Šitais te. Gatavs. Tagad mēs esam nonākuši līdz tam, ka Krists saka, Kaspar, klausies, tur tomēr tie ātrumi būs lieli un tās vestes būs jāvelk mugurā, un mēs te sākam runāt pa vestēm. Baigi interesantās features. Klausies tagad uzmanīgi, tūlītās parādīšu un izstāstīs. Mēs tagad te vispār diskutējam uz vēl paraušanu. Skatāties, Normundam, Job vestīte, jā, viss pasties. Šitā te viņa atbilst visiem mūsu standartiem. Visi skaisti. Stilīgs. Šis tas čals. Re, kur Kristiņš? Kristiņam arī pasties. Nu vienkārši perfekti. Pasties, mēs jau skatījāmies. Apsties, kur telefonu var ielikt. Vispār, ideāli. Re, kur man arī ir. Un Normunds ir nopircis. Normunds šito tu pirki, jā? Un Normunds ir kur nopircis. Kur ir nopircis vesti. Viņš saka, senukā, jā?
Kuršos, atvainojos senukajiem, atvainojos kuršos. Drošības vestes lietošanas instrukcija. Un rekur te kaut kas ir rakstīts, bet... Rekur... Nav ne ražotāja. Werners norāda. Nav ne ražotāja, ne kantora, kas viņu certificējas, ne celtspēja, ne sērijas numurs, nekā nav virsū. Un tad es novelku tagad... Nams kurši, lūdzu, beidziet pārdot šādus tevi. Cena. Lētums. Jā, šī ir kuršos iegādāt. Nedariet tā. Un rekur? Pa 10 eiro. 10 eiro. Un rekur šitien, rekur ir visi certifikāti, rekur te ir celtspēja 50 newtoni, visi CE. Ir norādīts organizācija, kas ir veikusi pārbaudi. Tā neskaitās. Jā. Bišķiņ šoks. Šasijas numurs. Ko? Jā, izgatavošanas datums, izmērs, arī kilogrami norādīt, cik kilogramiem viņi domāti, jā. Pašas vestes modeļa numurs, pēc kura, ja, teiksim, atrod noslīkuši cilvēki, tad iet drātēt šo ražotāju konkrēti. Jā. Pomidori! Šitien. Coca-Cola Var light! iedomāties? Coca-Cola! Jo tad, kad es pirku vestas, tas bija, mēs arī šitam gājām cauri, un tad vēl ir mums iekšējiem ūdeņiem viņas paredzēts, un vēl ir arī jūrai. Šeit ir teorētiski jābūt lebelam iekšā šai vestei. Tad, kad viņu attaisīs vaļā, tur jābūt ir lapiņai. Vienā vai otrā pusē viņi ir. Viņi apstīsimies, neatceros, kurā pusē tad viņi. Mēs parādīs arī šitai tos visus certifikātus, jā? Tā, ja kas, te ir tā pati svilpīta un šis ir uzpūšanai, jā, tā. Ja nenostrādā automātika, jā? Otrā pusē. Jā, tas ir, jā. Nu, protams, ja tu vēl esi pie pilna prāta, ka tu to vari uzpumpēt. Un rekur te ir lapiņa. Rekur ir tas pats, jā. Izgatavotājs. Tad mums ir rekur ISO standartiņš. Šitais te ir arī tas Notified Body, respektīvi organizācija, kura ir veikusi pārbaudi. Tas ir 82. Viņu pēc tā koda var atrast, kas tad īsti ir, jā. Tāpat mums te rekur ir uzrakstīts, ka viņi no 40 līdz 150 kilogramiem. Te ir izmēriņš uzlikts, apkārtmērs, ja kādam viņš ir vajadzīgs, jā. Un, jā. Šī ir pēc idejas tā jūras 150 Šeit rekura labels nozīmē, ka 150 Newton celtspēja, modelīts 165, jā. Protams, reālā celtspēja tur ir lielāka, kā parasti ir paredzēts, lai vismaz 2 cilvēciņi pie viņas var pieķerties, jā. Bet, un kas šeit rakstās? Šeit rakstās pārbaude, kad šī veste ir pārbaudīta. Un pagarināts viņas derīguma termiņš, jā. Un droši vien tur ir tā kā ugunsdzēšamajiem aparātiem. Kas viņu pārbauda? Konkrēti plastimo vestes mēs pārbaudām, jā. Bet citiem ražotājiem ir attiecīgi citi kantori, kas ar to nodarbojās, jā. Es ceru, ka šī informācija par vestēm jums noderēja, jo tiešām nebija tāda saskāries, ka var veikalā nopirkt vienkārši apģērba gabalu un tu uzskati, ka tev ir normāla veste. Var jau, protams, teikt, kāda tur starpība kā tikai ir. Nu tad 16 var visu kaut ko vilkt mugurā un tad nevajag mums nekādas certificēšanas institūcijas, ja, un visu pārējo. Un tā kā tā ir. Tagad būs 20 tests ar 3 cilvēkiem vai 4 cilvēkiem? Ar 4? Ar 4. Tātad 4 cilvēki kāps iekšā 420 laiviņā iekšā un testēs dzinēju, cik viņš glisē ceļ ārā un cik ilgi, nu jā, vai vispār ceļ glisē ārā un ar kādu ātrumu viņa brauc. Es nezinu, man laikam arī bija jākāp iekšā. Labi, es steidzos. Visu laiku zem laipām lēkā. Visu laiku. Visu laiku man jau arī prātu jau Pauri nes laukā. Tu pagaid, meit, tu kaut kur pazudi. Kristo! Večes kārt pie jums iekšā. Tātad, kas Šita. Vienatnē 4-metrīga gumijas laiva ar 15 zirgiem tev gāja 30 km/h. Tieši tā. Vienatnē ar 20 zirgiem iet jau 40 km/h. 40,5. Cik jūs divatā, ka izbraucāt, bija ātrums? 36, 37, jo mēs pamainījāmies vietām. Viņš ir
pa 10 kilo, nē, nu jau 20 kilo smagāks, mēs mainījāmies vietām. Tad, kad es esmu galā ar savu vieglo svaru, tad bija 37 stabili, tad, kad samainījāmies otrādi, 36, 1 kilometrs no jums. Labi, ok, un tagad mēs mēģinām četratā izcelt viņu vismaz lisē. Jā. Nē. Tagad mēs testēsim šito laivu četratā, vai viņi mums izcelsies uz glisību. Nu, tas ir, un cik mēs ātri brauksim. Tā, kas šitā tāda par aplikāciju? Te rāda to ātrumu, ja? Jā. Un tagad pagaidām, mēs sēžam. Ķīnieši sarakstījuši gladiātoram kosmos kuģi, te var vispār 1000 tonu var iekrāmēt 40 motoru var uzlikt virsū. Jā, un... Septiņi, jā, mēs četratā. Jā, varētu spriest to, ja tonu 100, znači tas nozīmē viens Zaporožets mierīgi var braukt. un ja pieņemsim ir 9 cilvēki, tas nav vēl viņi nav saprotams, vai tas ir ķīniešu izmēra cilvēki vai Latvijas mērogi. 7 vai 9. Šobrīd ir 32. Laikam man nav pilna gāze, bet tieši mēs Mums vēl nav pilna gāze izrādās. Tolītās būs. Neko sev. Negriezīšu uz otru pusi savādāk. Man nav mikrofonam šitādas te pumpiņas virsū. Jā, pasties Normons jau no... Mēs esam krastā. Tā kā baigi interesanti, jā, ar tām zemeskrūvēm, kā viņi te eksperimentē. Mēs braucam 36 km/h. Tāds pats ātrums kā divatā. 36 km/h. O tā ir, 36, jā. Šai laivai nepatīk svars uz priekšu. Bet ir vēl, jā, otra modifikācija, kur nav iekšējā bāka viņam. Un tad tā arī buņģi būs mazāk, vai tieši tāda pati būs? Tā pati, tikai tas korķis te nebūs, te būs cieti viss. Un tad var tikai ārējo bāku pieslēgt, bet šitam var gan tā, gan tā. Gan tā, gan tā. Un šis ir tas, kā es teicu, kurš būs tagad ir akcijā. Pa 100 eiro lētāk, kā bija. 1100. Abi divi varianti ir akcijā. No 1150 uz 1050. Jā, un abi, respektīvi tikai rēķinies, ka šis variants ar iebūvēto bāku, viņam komplektā nav bākas. Bet tam, kuram nav, tam nāk līdz vēl bāka? Jā. Ar visu štekeru, visu to vadu? Jā. Aha, un cik ilgi tā akcija būs tā? Nu, kamēr beigsies motori, ja? baidos, kad līdz Ziemassvētkiem mierīgi. Ko vispār nozīmē simplik? Nē, Tas japāniski ir? Simpļā. Simpļā. Tā doma ir tāda, ka viņi ir izstrādājuši tā kā savulaik Toyotai bija filozofija par to darbu uz konvejeru. Šie ir izstrādājuši savu filozofiju, kā ir jābūvē laivas motors, ja? Ka viņam ir jābūt vienkāršam un uzticamam. Ka tur nesabāzīs iekšā kosmiskas tehnoloģijas kaut kādas, ja? Kuras pēc tam tur lūzīs katras 15 minūtes. Ja? Vienkārši viss ir maksimāli vienkārši un uzticami. Tā ir viņa filozofija. Ir divi varianti, kā pārbaudīt, vai bākā ir benzīns. Pirmais variants, zini, kā tā ir šitā, paostīt, otrs variants ar sērkociņu paskatīties. Šī bākā paostot var just, ka tur vēl nav bijusi degviela iekšā. Tur kaut kāds, nezinu, to vai eļļa, vai kaut kas ne pēc plasmasas vairāk smaržā. Nu, ko krāmēs virsū, mēģinās gāzt ūdeni iekšā. Bet zini kā, ļoti smuki izstās motors, tā kā vēl nav neviena ūdens pilīte bijusi virsū. Nu, vienkārši tas ir... Mazais piečukiņš jau tur manējies, jau piečukiņš mazā laiviņa reku. Tas jau tur frēzē. Iemetīsim iekšā manējo 3.25 ar 10 motoru. Es vēl 9,9. Veiks te izskatās tagad tādā sacensībā. Nu. Sagatavojās un droši. Man vesti vajadzēja.
Tā, nu ko? Laižam. Kā rūt šitais te desmitnieks, to jau es zinu. Tad, kad ir mierīgs, tad jau vēl nekāda vaina, bet ja ir, pieņemsim, tas vilnīgs, nu tad tā bišķiņa ir, bet es jau pieredzu. Ja, kur saka, ka varbūt tās vajag uzcelt pa vienu uz augšu. Es neesmu baigi eksperimentējis, es zinu, ka to vajadzēja darīt. Nē, viņš uz otro stāv. Jā. Un pacels viņu pa vienu iedaļiņu uz augšu. Tagad ir uz otrās. Un saka, ka tad vēl labāk varētu iet, jo izskatās, ka viņš bišķiņ spiežot. Bišķiņ spiežot aizmuguri iekšā. Un līdz ar ko aizmuguri spiež iekšā, tad kurns arī tā durās. Nu, lai eksperimentē. Nu tā jau, ar tiem 30 jābrauc. 33,5, nu redzēs, cik viņš tagad izbrauks ārā, cik būs. Nu redzi kā, nu būšu vismazām ieguvis cilvēkus, kas man būs saregulējuši pareizi dzinēju, jo tagad piebrauca klāt, bija vēl viena iedaļiņa pacelts uz augšu, ātrums nokritās un bišku sāka spiest, laikam acīm redzot to laivu iekšā. Un tagad atlika atpakaļ un ir 34,3. Viena iedaļiņa dzinējiem dot vismazām 1,5–2 kilometrus klāt. Interesanti, vai ne, kā tas viss notiek? Es to vienkārši nebiju darījis, jo es braucu makšķerēt. Kā viņi uzlika virsū, tā man bija galvenais makšķerēt. Šitiem čaļiem vairāk patīk paši motori un pašas laivas nekā makšķerēšana, tā kā mēs te kaut ko bišķiņ esam, zini, kā vidējā aritmētiskajā tikuši vienā tādā, zini, kā vienu, otru, tad jau tev sanāk visi ļoti forši. Jautājums, kā pagarīgi? Kristiņš tagad ar piecīti brauks, kas nav piecīts. Normals tagad brauks ar 20-nieku, un Andrijs brauks rekur, tur turpinās ar 3,25 un ar 10-nieku. Pastiet, kā viņš tur trako. Patīk čaliņi. Nē, nu tā viņi ir. Superīgi, es saku, tur ļoti forši ir, ka tas 10-nieks ir. Nu, lūk, aiziet viņi. Nu, ūdens laivā saticējis ir. Jā. Jūs gan labi. Es domāju, tie nav tie caurumi. Tie ir. Tur ir caurums. Nē, zini, kas ir tas? Kāpēc tev tik žoski nāk? Šitais te noteikti nenoslēdz. Arī tas ir. Mums bija vienai laivai, mums šitā bija. Viņš izstāsta, ka tev ir ciet, ja? Viņš laiž ūdeni cauri. Šits nav nopietni. Tev jau ir cik litri pa šitādu laiku iegājis iekšā. Jā, un tur, es saku, bet tur arī caurums. Tur ir man izdilis. Tur pilnīgi redz. Piespiež ar pirkstu ir caurums. Arī tas ir. Nē, tur ir viss slikti. Kas var tajā aiztaisāmajā? Citreiz sajiet sūdiņi iekšā. Jā. Un tu viņu ķipā aiztais, bet viņš bišķi stāv vaļā. Jo... Ir. Visas pareizā. Visas atbildes iepriekš minētās ir pareizas. Krist, kā tu pēdējo reizi esi airējis ar laivu, ko? Divens uzsēdās. Godīgi pateikt. Nokaunēšos ir tādi. Pat neatceros īstenībā. Tagad Kristam jāpiešļūst klāt ar bišķītiņu. Uzcītiņu aizķērās tur. No, šausmas. Redz, ir pilns ar mazām stintītēm, tāpēc jau tie asarņā. Nu, jā. Vecīt, ja tu zinātu, kā es nožēloju, ka es no rīta nepiekabināju klāt laivu un tad palikt uz asariem vēl. Es nesaprotu, jā, vispār kāds šitāda nolaidība, nu. Tā ir riktīgi nolaidība. Es atstāšu jums Rīgā, lai jums ir vairāk. Jā. Es lauku cilvēku pieticību. Es gan uz Rīgu arī, es rīdziniekiem arī neņemšu nost viņus. Man ne? Jā. Es labāk Ventspilniekiem vai Liepājniekiem. Gadsimta tests, paņemšu telefonu, vai arī Facebook skatītājiem ir šis tas, ko paskatīties, vai ne? Nu, paņem telefonu, lai ir Facebook skatītājiem, ko paskatīties. Viņi to nav redzējuši dzīvē tādu. 2,90 laiva. Vienā YouTube kanālā būs un otrā YouTube kanālā būs. Un vēl arī Facebookā būs šis. Un tagad ir tā, ka mēs tūlītās saklumā būsim un tūlītās... Man divas rokas. Pagadīgi. Nu? Kas tas paņem vēl kā? Man ir tikai divas rokas, Dorbūt. Es tev
Nevajadzēja vēl vienu kameru, kas par? Nē, pietiek. Cik Kristam labi sanāk airēt. Jā. Nu, vispār te ir tā, tu šitādi... Nē, es pirmais, kurš to saka. Jā, Krists ātrāk glisē ceļa ar airiem nekā motors piecīt. Tā, mums vēl ir kaut kādi 5 litru ūdens iekšā laivā. Tas būtu makšķers un spinning. Jā, bet... Spinning un ošelūras pāris pacīts. Īstenībā baigā tēma ir, kad aizmugurē ūdens sakrājās, viņš tiešām uzreiz draņķīgāk ceļā ārā glisē, un tu uzreiz iegrimi savādāk. Mēs tikko 21 km/h braucām, tā kā diezgan ūdens man arī tur ir šausmīgi daudz ir satekējis. Nu jā, nu tie mazie caurumi tur dara brīnumu. Mēs esam vienkārši tikai jākāp ārā. Tā, šitas ir pareizais pričāls, kurā piestāt. Manējais mīļumiņš rekortē ir nolikts jau. Tu, labi močī. 3,20 aprīkota, tagad ir ar 20-nieku. Pēc noteikumiem šīs laivas, nu, pēc viņa standarta, drīkst likt virsū līdz 15 zirgiem. Ja tur bija rakstīts, ja testos, tad drīkst 20 pamēģināt. Ja? Jā, pamēģināt drīkst. Tā, pamēģināt drīkst. Pusstundu drīkst pamēģināt, jā. Krists ir pieteicies, ka viņš pamēģinās. Savukārt uz 4,20 Andrī, man atņem. Laivas ir uzlikts virsū piecinieks. Var sakot, te kaut kāda kļūda notikusi aprēķinos. Uz lielas laivas tiek uzlikts kaut kas maziņš, un uz mazas laivas tiek uzlikts kaut kas pavisam liels. Viņš, jā? Nu! Andrijs bija pirmais. Paldies. Kur bez viņa nē? Es visu laiku ar viņu. Normons te sēža kāja pietur laivas, zin kā, tā tikmēr otrs rauj. Nu, redzēs, lidos viņš droši vien. Tā kā slēpē, ne? Jā. Andrij, davai iedod, es priekšā iesēdīšos. Paglāk izkoši tagad. Nu labi, izbrauciens pats. Nu ko? Ar vēju izlidot. Tu manu telefonu, tu gadījumā, Kristi, manu telefonu nepaņēmi? Ko tu piedāvā? Karbonādi ar garnējumu. Big Mac komplektu un 1 cheeseburger. Es uzreiz ieslēgšu, cik tā mēs te ātri bet man arī tas pats parādījās. Atcelt. Izslēgt. Kāpēc viņš nerāda? Viņš domā, ka mēs nebraucam pa ceļu. Nē, ir. Tā. 23. Skrejceļš, ka tikai nav par īsu mums. Baigi. 31, 32, 33, 34, 35, 6, 7, 9, 40. Cik 40 vairāk nedabojām, bet tas ir 4. 40. Ejam tā kā raķeti. Viņam bīstam ir, jā. Vienīgais, kad uz 40, tad šito laiviņu braucot, viņš bīstam. Nu, ir tā. Ir cevišķi tur augšā sēžot, tā kā Krišs šobrīd sēž, ir ļoti tāda diezgan nekomfortabla sajūta. Kas te ir viļņi kaut kādi? Te ir viļņi! Jā, godīgi sakot, manas 105 zirgiem ir omulīgāk braukt savu laivu nekā ar šito dīvis. Bet toties tev ir forša veste. Nenormāli skaists. Nu, titām mēs tagad te ārā krastā. Nu ko, nu redzi kā ir. Viss kaut kā var izeksperimentēties, tad, kad ir tāda iespēja. Nu, kurš vēl tādas eksperiments kaut kur taisīs dzīvē? Nu, tikai mēs te dullie zini kā, tad, kad ir iespēja. Werner, ko tu gribēji mums pateikt? Respektīvi, es gribēju pateikt to, ka katrai laivai pirmkārt ir savs maksimālais atļautais motors. Katrai laivai ir arī savs maksimālais ātrums, ko no viņas var dabūt, jā? Lai, ko viņa var pabraukt. Redzēju, šī laiva, piemēram, sāka lipt klāt, jā? Un tur jūs baigi viņu nevarat ātrāk dabūt pa tiem 43 km/h.
Bet arī, redz, ja tagad tu nofilmēsi no maliņas un apstīsies, tu labi saproti, ka šitiem te izmēriņam 330, 360, jā. Ļoti lielisks motors, tas ir 10-nieks, jā. Un izmēriņam 4, 420, ļoti lielisks motors ir 20-nieks, jā. Tas ir tā, Tikai ir viena nelaime. Ir cilvēki, kam ir daudz naudas un saka, nav problēmu, aiziešu nopirkšu 420, 20-nieku motoru. Tikai ir viena cita problēma. 420, jūs dzīvē sarulēsiet varbūt tanī maisā 1-2 reizes, jā? Un to motoru jūs aiznesīsiet arī 1-2 reizes uz to laivu, un tad jūs teiksiet, ka man vajag piekabi. Un tanī brīdī tai laivai pazūd jēga, jo tanī brīdī vajadzēja pirkt piepošamo laivu, riba tipa ar stikla šķiedras vai alumīnija apakšu, jā? Un tad to likt uz tās piekabes. Tā brauks vēl labāk. Tā šajā gadījumā ar to 20-nieku viņa jau brauks nevis 40, viņa jau brauks 44 km/h. Ja? Man pat ir viens cilvēciņš. Nu, lielās, ka viņš 50 ir dabūjis, bet, protams, ar citu dzenskrovu, ja? Nevis ar standarta dzenskrovu. Un tāpēc katram ir pareizi jāizvēlās ne tikai savas finansiālās iespējas, bet arī to, ko cilvēks spēj pats panest, iestumt ūdenī, izvilkt ārā no ūdens, un tās fiziskās spējas, ar tām ir jārēķinās. Vai nav tā, ka nopērkot to lielāko variantu, tu paliec krastā, jo tu vienkārši saproti, ka tu viens pats netiec tanī ūdenī, ja? Ka tev vajag kādu drauga nav, kas tanī laikā var pamakšķerēt, tev sākās problēmas. Tāpēc ir ļoti stipri jāapdomā pareizi tās laivas izmēra izvēle un motoru izmēra izvēle. Ir vieni, kas vienā grāvī, kam ir pa maz motori, un otri, kas otrā grāvī, kuriem ir pa lielu motoru un pa lielu laivas. Ja? Īstenībā ir kaut kāds zelta vidusceļš. Tas ir to, ko Werners saka par to laivas izvēli. Tieši tas ir tas, ko es teicu. Es viņu izvēlējos, šo mazo laiviņu, tikai tāpēc, ka es viens pats viņu varu pacelt. To nākamo es vairs nevaru to 321 pats pacelt, un ja es kaut kur peldu, es viņu nevaru ne iecelt, ne izcelt, man vajag piekabi, man vajag atkal slipu. Slipi mums ir tādi, kādi viņi ir. Ja tas slips ir straņķīgs, to atkal viņu tur skrūlē, to atkal plēsu. Ir vesela ņemšanās, tu esi baigi ierobežots. Šitādām mazākām laiviņām, tu viņu iemet iekšā, tinkšķiņš, tu jau noķers to ziltiņu arī tāpatās. Un pasties, uzliec piečuku virsū, šito piečuku motoru, tu ar viņu bliez 24 km/h. Tas ir kosmos, glisēt uzreiz dabū, viss notiekās. Tā kā ņemet vērā, izvēlei ir jābūt balansā starp maksimumu un minimumu un visām vēlmēm. 3,5 zirdziņi rekur tur vizinās. Nu ko, mēs laikam lēnā garā finišējam visu šo pasākumu. Jāsāk krāmēt iekšā laivas uz piekabēm virsū un viss. Laikam ballīt ir jābeidz. Ceru, ka jums patika. Visu labu, tiekamies citā reizē, citā laikā.